Labdien! Mani sauc Kārlis, un es jums šodien parādīšu, kā ievietot informāciju mūsu pašpārvaldes mājaslapā. Tātad, ko mēs pirms darām? Atveram Firefox un ejam uz DIF.LV. Pagaidām, kamēr lapa ielādējās. Tālāk dodamies uz lapas apakšu. Spiežam administrēt. Tālāk spiežam reģistrēties. Ierakstam lietotāju vārdu, e-pastu un spiežam reģistrēties. Tagad mūsu parole ir nosūtīta uz e-pastu, tādēļ aplūkosim to. Tā, lūk ir mūsu parole. Nokopējam. Esam ienākuši administrācijas sadaļā. Tālāk, ja mēs vēlamies pievienot jaunu rakstu, spiežam šeit. Lūk, norādam virsrakstu. Uzrakstam kaut kādu tekstu. Varam pievienot bildi. To daram ar šo te. Tātad mums parādās loks, kur jāizvēlās bilde. Izvēlēsimies lūk šo te mazo ditu pelīti. Tagad pelīte tiek augšu pielādēta uz serveri, tiek apstrādāta. Te mēs varam ierakstīt kādu sakarīgāku nosaukumu, jo tas parādīsies tiklīdz ar peli uzbrauks uz bildes. Te mēs varam norādīt, kas tiks atvērts, ja tiks uzklikšķināts ar pelītes bildes, izvēlēsimies, ka nekas nenotiks. Un tālāk var izvēlēties, kā tiks novietota bilde, vai pa kreisi, vai centrā, vai pa labi. Tālāk var izvēlēties izmēru. Un šo te podziņu lietojam, lai ievietotu mūsu bildi iekšā rakstā. Lūk, varam redzēt, ka raksts ir tiks papildināts ar smuku ditu pelīti. Iedomāsimies, kad mēs rakstam rakstu par kaut kādu pasākumu. Un šim te pasākumam ir kaut kāds laiks, kad tas sākās, un kad tas beidzās. Tad ejam uz sadaļu Event Editor un izvēlamies kalendāru. Tātad pieņemsim. Pasākums sākās rīt 15:00 un beidzās rīt 17:00. Tālāk varam redzēt, ka tiek automātiski pievienots ķeksīts pie sadaļas pasākumi. Un tā kā šis pasākums ir saistīts ar DIF.SP, tad ieliekam ķeksīti arī pie DIF.SP. Tālāk varam vaļā sadaļu publicēt un spiežam iesniegt rakstu pārskatīšanai. Tālāk raksts tiek nodots pārskatīšanai administratoram.
Par to jūs variet padot ziņu vai nu caur Skype, vai kā citādi pateikt. Tagad variet beigt darbu un spiest uz linku atslēgties. Tagad es jums parādīšu, ko darīšu es, kad saņemšu no jums ziņu, ka jūs esat uzrakstījis rakstu. Un vēlaties, lai tas tiktu publicēts mājaslapā. Lūk, es pieslēdzos ar savām administrātoru tiesībām. Intereses pēc pastīsimies, kā tagad izskatās lapas sākums. Kā jūs redzat, pirmais raksts ir projekts bezmiega varā. Tālāk es dodos uz sadaļu labot. Un redzu, ka viens raksts gaida pārskatu. Apskatos, vai šajā rakstā nav nekas tāds, ko mēs nedrīkstētu publicēt. Nu, varam redzēt, ka normāls raksts. Nav nekādas pornogrāfijas, nekādas reklāmas. Un izvēlamies, kad raksts tiek publicēts. Un vēlreiz apskatoties lapas sākumu, mēs redzēsim, ka ir pievienots jauns raksts.